Es sveicināts godāmo radioklausītāju, rietumu radioklausītāju, jebkurā pasaules vietā, jo tāda iespēja patreizajā brīdī ir, lai dzirdētu to, ko tu vēlēsi, vienalga, kur tu atrodies. Kādreiz jau dižais Nostradamus teica, ka šī gadsimta sākumā pazudīs robežas. Lasot to kādu brīdi iepriekš, likās, kā nu tas var būt, bet tā tas laikam ir. Redzījums Dzintarā Kaltās katedrāles bruņinieki šajā aprīļa mēnesis, šī gada pēdējā svētdienā, vēl jau būs nākošajā aprīļa un atkal svētdienas, bet šogad pēdējais mans viesis ir Māris Kupčs. Sveiks, Māri! Sveiks, Valdi! Liedagā, es domāju, ka dziesmu, kur tev bieži nācies spēlēt? Nu, protams. Vai arī tādā variantā, kur tas neformāls kaut kāds pasākums tev paprast kādreiz arī šo dziesmu nospēlēt? Nu, principā arī ir tāpat ballīšu muzika un ballīšu repertārs. Protams, tur šī kompozīcija iet uz ura. Valsis, pirmais kāzu valsis vai? Nu, laikam pirmais kāzu valsis ir visādi citādi varianti bijuši, ja, bet laikam kā pirmais valsis, vismaz manā praksē laikam nebūs. Bet kas to zina? Viss iespējams. Es tavu fotogrāfiju lieku kopā ar Liepājas simfonisko orķestri, kādu labu laiku atpakaļ, man liekas, gadus 13,5, kad bija tāds stadionā koncerts Liepājas Dzintaram 30, un tad es atceros, ka tu spēlē šo sauliņu, man liekas, ar orķestri kopā. Jā, tiešām jāsaka liels paldies Jākabam Ozoliņam par iespēju uzspēlēt, arī vēl pāris cilvēki, ar kuriem ar Jānis Strasdi, ar Aivaru Mēru. Mēs esam jau diezgan labu laiku jau kopā un spēlējuši, tā kā kaut kā tā viss tā labi. Man liekas, tos uzvārdus, ko tu nosauc, tie tā kā muskatieri, jūs tādu vienību esiet stabila, ja? Nu, principā jā, jo arī ikdienā spēlējam, principā tie kolēģi, arī sazvanamies. Patērzējam pa dzīvi, pa mūziku. Tā kā tādā veidā. Nedaudz šūpolēs, kā tu nonāci līdz ģitārai? Ir taču tik daudz ko darīt jaunam cilvēkam, puikam. Jā, principā es pie tā nokļuvu ļoti vēlu. Principā aizraušanās varbūt 17 gadu vecumā. Necik dīvaini nebūtu. Ja cits saka, tur Beatli un vēl, laikam man pirmie, ar kuriem es saskaros, tie bija Led Zeppelin, Carlos Santana, Judas Priest. Vienkārši fascinēja šo ģitāristu duets. Arī vēl šobrīd, paklausoties tieši šīs muzikālās kompozīcijas, jo, labi, tas vēstījums, tie vārdi, tas ir atkal kaut kas cits, bet šī te mūzika, šī te saspēle savstarpējā, iespaidīgi. Kā es līdz tam nonācu? Principā arī varētu teikt, tas arī savā ziņā pasaka, kā es nonācu līdz Liepājai, jo Liepāja tajā laikā bija principā vienīgā skola Latvijā, kur vidējā mācību iestādē varēja mācīties klasisko ģitāru. Un man tik tiešām bija vēlme izzināt, kā šīs lietas panākt, kā spēlēt. Protams, ja tā paskatos uz savu iestāju eksāmenu, tad viņš bija ļoti, ļoti smieklīgs, bet es sagatavoju šos divus skaņdarbiņus. Protams, laika gaitā ejot, pabeidzot arī muzikas vidusskolu. Nākošā lieta, kas mazlietiņ, vēl tajā laikā nebija ne robežas tā vaļā, ne arī akadēmijā šīs lietas pieejamas. Bet pēc 3 gadus, kad es beidzu biju šo muzikas vidusskolu, akadēmijā sāk strādāt ģeniālais lietuviešu pasniedzējs Julijus Kurauskas, ar kuru es arī vēl šobrīd ļoti daudzas lietas muzikā apspriežam. Arī audzēkņi pie viņa brauc. Es uzskatu, viņš ir pasaules līmeņa pedagogs, jo principā arī Mikam Akotam un Kristianam Kupčam jau jāpasakās viņam paldies par viņu prasmēm, par šo filozofiju, par to, kā nevis spēlēt ģitāru, bet spēlēt muziku.
Tavs skolotājs Liepājā? Mans skolotājs Liepājā bija Alvina Giļoka. Starp citu, viņa arī, kundzīte jau ļoti labos gados, arī mācījās akadēmijā pie šī paša profesora. Kursu vecāk, vienu kursu ātrāk, nekā es, ka iestājos. Un savā ziņā arī var apbrīnot, kad jau ļoti jau ar bagātu pieredzi, ja, kad vēl cilvēki arī iet un mācās un sev pilnveido. Un tas tiešām ir ļoti, ļoti jauki un atbalstām. Māri, vai tu paspēji arī Vikmaņa laikā? Piedod, ka es tā varbūt ne īsti vēsturē orientējošā brīdī. Nē, Vikmaņa laiks bija beidzies. Tajā laikā par skolas direktoru strādāja Agris Engelmans. Jā, un tad jau tas bija tas laiks, un tad jau Zita Karlsona pēc tam pārņēma šo stafetu, un tad, principā, es pabeidzu šo skolu Zitas Karlsonas laikā, un arī pēc tam, pēc kaut kāda laika periodiski pastrādāju, bet es sapratu, ka kamēr mācos, tikmēr ir jāatdod šis laiks mācībām, studijām. Ja bija iespēja arī aizbraukt Erasmus programmas studijā tepat uz Lietuvu. Ļoti veiksmīgs gads, jo principā tas deva ļoti daudz tieši spēles ziņā, jo ģitāras, principā es varēju veltīt laiku tikai ģitārai, nekam vairāk. Atbraukt kādu koncertu nospēlēt, un tas arī viss. Tu sacīji tādus vārdus, par tam pastrādāji, tas ir pa muzikas līniju, jeb kaut kur citur? Tieši pedagoģisko darbību. Jo darbs jau, ja tādās kategorijās, protams, arī spēlēt koncertu, tas arī ir darbs, bet drīzāk tieši par šo darbu, kas attiec uz pedagoģisko darbību, kad palēnām sākt strādāt, un arī šobrīd, lai cik bieži ar man tāpat zvana, un es domāju, ka arī sociālos tīklos redz, ka meklē muzikas skolas ģitāras spēles pedagogus, zvana un prasa, kur un kā pie viņiem tikt, vai nevar kādu studentu vai audzēkni. Es saku, nav man ko jums iedot, jā, pie manis mācās tas, bet es nerekomendēju, jo ir divi varianti. Ja mēs šajā vecumā esam izvēlējušies kļūt par mūziķi, tad ir ļoti daudz jāspēlē un jāvingrinās, un vēl pat ir jādomā, kā optimizēt savu mācību grafiku, mācību plānu, lai visu paspētu izdarīt. Ja tev droši vien būtu līdz ģitāra, un es tev kaut ko palūgtu no latviešu tautas dziesmām nospēlēt, tu droši vien varbūt, ka nospēlēt šo, bet es viņu kaut kur atradu. Un paklausīsimies, kā Māris, teiksim, spēlē tādu foršu rīta dziesmu.
Nu, ko latviešu tautas dziesmas? Es saprotu, ka ne tikai šī vienīgā tavā repertuārā ir. Jā, vispār ļoti vēsturisks moments, jo metālisks ieraksts ir pat no Krievijas, no Šaderinskas. Tieši tā. Pateicoties arī savā ziņā, arī šī kompozīcija ir vidusdaļa ir ietekmējies no Aleksandra Viņicka, kurš man uzaicināja turieni. Un savā ziņā šī kompozīcija pat tika speciāli arī pat izveidot, jeb uzrakstīta šim pasākumam, tāpēc, kad tā bija tautas dziesma, ar kuru es reprezentēju Baltijas reģionu, jeb Latviju, jo tajā konkursā, kas bija Krievijā, žūrijā bija 5 dažādi ģitāristi no dažādām pasaules valstīm, un katrs reprezentēja savu valsti ar raksturīgāko muziku. Protams, arī neizpalika pasaules šedevri, un katrs spēlēja koncerta daļu jau. Un klausoties šo tādās ļoti iedomājieties, kā skrien laiks, jo man tā liekas, tas bija 13. gads. Saka, lūdzu, aranžējums tavs? Jā, pilnībā. Pilnībā tavs, jā, teiksim. Ļoti interesanti, un vai pēc tam tev arī nācies tādā pašā, teiksim, variantā viņu izpildīt kaut kur, ja tas bija? Nu jā, jo ir jau, kad tāpat arī veidojot koncertu programmu un spēlējot cilvēkiem jau tādus ļoti intīmus pasākums, tādus nelielās zālītēs, jāsaka, ļoti labi, ka var paspēlēt latviešu muziku, var paspēlēt arī pasaules klasiķus, klasiskās ģitāras, un ka tā muzika jau ir ļoti daudzveidīga. Vai tādas vientuļas spēlēšanas ir dažādi cilvēki? Citi saka, ka viņiem nepatīk vieniem pašiem spēlēt, ka viņiem labāk patīk, kad aiz muguras ir kāda kolēģu plecs. Ja? Kā tu jūties? Vai tu vientuļšas ar ģitāru kopā komfortabli? Jā, jo principā jau ir tā muzika ir tik daudzveidīga, kad ir labi viens paspēlēt, ir ļoti labi duetā, ir labi paspēlēt, sevišķi vēl ir kāds solo instruments. Un tā jau ir tā sarunība, komunikācija, kad arī trietā uzspēlēt, četratā, piemēram, ar orķestru uzspēlēt. Tās jau ir tādas ļoti interesantas lietas, un katrs ir ar savu burvību, jeb savu šo te vēstījumu. Man vismaz patīk. Vai šajā konkursā Krievijā tur dalīja kādas vietas tev? Tu tika vērtēts? Nē, tas drīzāk bija konkurss bija jaunai paaudzei. Es biju kā viens no žūrijas locekļiem, jeb ekspertiem tajā kompānijā. Un tad tu pēc tam, kā teikt, prezentēji, kā to vajag darīt? Nē, tur nevis kā vajag darīt, bet drīzāk tas, ko es daru. Ko tu dari? Un tur arī bija meistarklases jāpasniedz, tur bija tieši par muzikālām lietām, arī tur ļoti spēcīgi puikas, spēcīgi jaunieši spēlē ļoti labi un atkal, principā laba nedēļas nogale, labā kompānijā ar muziku, arī vēl bija īsta Krievu pirts, kur ir bezmazliet 4 apus jāsaliecās, lai tiktu iekšā, jo duris ir metra augstumā tikai, bet, protams, pirts un tas, kas tur notiek iekšā, tā jau ir. Tā ir cita pasaule. Vēl viena skaņdarba no šī pašas reizes. Šoreiz autors ir tāds džentelmenis, par kuru viens otrs saka, viņš esot aprakstījis, teiksim, kompozīcijas ziņā visus mūziķus laikam ļoti ilgi uz priekšu.
klasika. Daudz tavā repertuārā? Nu, principā, jā, jo, ja tā pāanalizē arī šo klasiskās ģitāras repertuāru, ir bijuši klasiskajai ģitārai zelta laikmets, vairāki zelta laikmeti, kritumi, cēlumi. Nu, laikam jau man tā ir jau jāpasaka, kur ir mani iemīļotākie skaņraži klasiskās ģitāras jomā, tad laikam viens no tādiem favorītiem Francisko Tarega ar savu melodiskumu, ar savu skaņdarbu būvis formu, ar idejām, kurš dzīvoja 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā. Uzrakstīja vairāk kā 200 oriģinālu kompozīcijas, starp citu Nokijas melodija, tik slavenā telefonam ir viņa autordarbs no Valša. Un tad vēl jāpiemina noteikti Barrios, Fernando Sors, spilgts klasicisma pārstāvs, arī Niccolo Paganini ar savām novatoriskām idejām. Un ļoti interesanti, kad gatavojot materiālu arī studentiem mūzikas literatūrā, bija dzirdējis, mums skolā kādreiz mācīja, ka Paganini tur nelabvēļi zāģēja viņam stīgas, viņam tur plīs un vēl nezinu kas. Bet vienā citā pētījumā, principā, Niccolo Paganini bija pirmais šovmenis uz skatuves. Viņš visu bija atmēģinājis tik tālu, kad arī to pašu melodiju, ko spēlēt uz vienas stīgas, tas viss bija jau izmēģināts. Viņš zināja, kurā brīdī ir jāparauj stīga tā, lai viņi tiešām saplīstu. Un lai beigās tik tiešām viņš skaņdarbu pabeidz uz vienas stīgas. Tā kā vēl viena tāda teorija, kad var paskatīties, kā arī šis šovu žanrs ir attīstījies un kad laikam pirmie šaumiņi tomēr bijuši klasiskie muziķi. Saka, lūdzu, vai tev arī kādreiz ir stīga pārplīsusi koncerta laikā? Jā, un pats interesantākais tas, kad dodas uz ballīti spēlēt, var vēl neņemt līdz otru ģitāru, jo tāpēc, kad ir tie momenti, kad var paspēt nomainīt, ja arī pārtrūkst. Protams, ar koncertiem ir savādāk, bet tas ir kā likteņa pirksts, tad, kad tu nepaņem otro ģitāru, pārplīst. Un pēdējā reize ar man tagad bija Gorā ar koncerts ar Vidzemes kameru orķestri un solistiem, koncerta programma Viena elpā. Arī ņēma un pārtrūkstīgi, un dēļ vietas, pa cik man brauca mazo mašīnu, bija paņēmis tikai vienu ģitāru, bet ļoti veiksmīgi. Pārtrūkus solo beigām, un nākošais gabals bija skaņdarbs jau, kur dziedātais sāka ar orķestri. Tā kā es paspēju, principā 2 minūtēs atgriezties atpakaļ ierindā. Tas ir gandrīz tā kā rallijā riepu nomainīt, ja, tādā tempā. Jā, galvenais, kad paldies Dievam, ka es biju ielicis rezerves stīgu komplektu. Es vēl pat braucu ārā, es paņēmu jaunu stīgu komplektu, jo ja vēl vecā jāsameklē, kura stīga, tad tas ir liekas laiks. Ko, bišķi lecām pie taviem kolēģiem klāt. Kā tad izveidojās, teiksim, ja tas tā, es mēģināju atrast kaut kur, bet es īsti neatradu. Tāds nosaukums ir Bērm. Ir tāds, jā, jūs pat Liepājas dzintarā dabūjuši laurus. Ir tāda lieta, jā. Kā jūs sanācat kopā? Jo vēsturi vēl par to nav uzrakstījusi grāmatu. Varbūt nedaudz pagaismumā. Jāmēģina attīt atmiņā atpakaļ šo laiku. Laiks ļoti labs. Pirmkārt, jau šīs te Emīla Melngaļa Liepājas muzikas vidusskolas laiks. Tāpat arī, kad sākām spēlēt kopā ballītes, principā ar Jānu Strazu mēs mācījāmies vienā kursā. Arī turpat Andris Ērglis, bundzinieks turpat blakus jau maisījās. Un tad vēl pāris kolēģi, tur Normans Everts pie citiem instrumentiem, Valderīts Bezņikovs ar basu. Jo arī bija šī doma, šī vēl mums savu mūziku
rakstīt, veidot. Mēs pat disku ierakstījām, bet tā viņš arī palika plauktiņā, jo tajā laikā Artis Vols laikam teica, ka vai 20 gadi ir atpakaļ, vai 20 gadi uz priekšu. Nu, un ja tā tagad jau paņem paklausās šo mūziku, tad principā viņš nekļūdījās. 20 gadu uz priekšu. 20 gadu uz priekšu, jā. Super, paklausāmies visi kopā. Es uzzīmēšu pulksteni uz sienas, es ierakstīšu savu vārdu skurstenī. Es svinēšu, kad pienāks pastardiena un lapas uzplauks vēlu rudenī. Es uzzīmēšu, kura būs tā diena, kad tukša saule spīdēs tukšās debesīs. Es nodziedāšu savu gulbja dziesmu, ja kāds to dzirdēs, tūlīt aizmirsīs. Man ir vienalga, man ir vienalga, man ir vienalga, vai diena šī nāks vai nē. Man ir vienalga, man ir vienalga, man ir vienalga, vai diena šī nāk. Es atnākšu, kad nebūs vairs neviena, kam viss ir vienaldzīgs vai sniegi sniegbailīgs. Es dzīvošu līdz pienāks pastardiena, bet varbūt tomēr būšu nemirstīgs. Izdodas tev atsaukt atmiņā ierakstu? Šis ir viens no dzīvā izpildījuma ierakstiem. Jā. No studijas ieraksti. Interesanti paklausīties, jo laiks jau iet un tā informācija diezgan daudz, viņa jau ik pa laikam arī dzēšās. Aha. Šis darbs tev ir sveiciens no Jākaba Ozoliņa. Viņš speciāli priekš tevis, zinot, ka tu būsi šeit radio, atrada šo darbu. Viņš saka, tur viņš spēlē tā kā pienākās. Tu vajag nospēlēt. Jā, tā kā paldies Jākabam. Nu jā, vai, teiksim, jums izdevās arī šo to ierakstīt studijā vai nedaudz? Principā bērnu laikā mēs ierakstījām SVH studijā. Zigmārs Liepiņš mums bija patrons. Ierakstījām 11 kompozīcijas un ir pat tādas kompozīcijas, kuras ir citreiz, kad vajag kādam materiālam paklausīties un dabūn meklēt kaut kur vecajā cietnī, kur ir šis materiāls iekšā, jo YouTube nevar atrast. Bet ir kaut kādas dziesmas, kuras ir arī YouTube resursos un kas ir jau ar studijas visu ierakstu tā kā studijā. Jā, nu tas mākons ir visnotaļ interesants. Tu viņu meklē sākumā nav un palēnām atrodas, izpeld ārā kaut kas tāds, ko viņš diezgan dziļi ir noslēpis. Tā tu gribēji teikt, jā? Jā. Saka, lūdzu, vēl par bērnu.
šis laiks tev tā bija pirmā tava apvienība, teiksim, tādā rokmūzīkā, teiksim, pieaugušo popmūzīkā, ja mēs tā drīkstam teikt? Tas stilistiskās lietas jau, tā grūti nodefinēt, kur sākas pops, kur beidzas roks. Tā sintēze jau principā jau arī mums jau tā doma un tie meklējumi, tiešām meklējumi, kā satiekās vairāk šie stili, šīs idejas, šīs domas. Un pirms tam tāda arī ieraksts prakse man nebūs bijusi. Jo tas bija principā tas laiks, kad kādu laiku tu esi paspēlējis, kaut ko jau var arī beigās nospēlēt. Ka tie bija principā pirmie ieraksti, pirmās studijas pieredze tieši ar Bermu. Ko paklausīsimies vēl vienu darbu. Šo ieteica, kad noteikti ir jānospēlē vairāk no taviem tā laika kolēģiem. Tevis dēļ saule uzaugs, tevis dēļ tā atkal jūrā grimst, tevis dēļ lietus nolīst, tevis dēļ ir mēnesis debesīs. Diena pēc dienas aizskries, lieti pēc lietiem līdz, varbūt ka kāds to sapratīs. Tevis dēļ tramvajs stājas, tevis dēļ tas atkal tālāk iet, tevis dēļ zvaigznē nokrīt, tevis dēļ man šeit ir jāpaliek. Diena pēc dienas aizskries, lieti pēc lietiem līs, varbūt ka kāds to sapratīs. Saule uzaus, tevis dēļ tā atkal jūrā grimst, tevis dēļ lietus nolīst, tevis dēļ ir mēnesis debesīs. Diena pēc dienas aizskries, lieti pēc lietiem līs, varbūt ka kāds to sapratīs. Jautājums tev, un tā arī ir, es esmu dzirdējis no taviem kolēģiem, vai tu tam piekrīti teicienam, ka tu esi ļoti tolerants ģitārists? Attiecībā pret saviem kolēģiem, pret dziedātājiem, pret melodiju? No vienas puses, jā, jo ir jau arī kompozīcijā ir šīs līnijas, un šī doma, šī ideja, un protams, kompozīcija ir veidot, kad vai kāds ir instruments priekšplānā, vai tas tomēr ir kā pavadījums, kur
tieši šis vokālistam ir kur vieta izpausties. Jo arī, ja mēs tā klausoties arī tieši popmūzikas žanru, tad 90% principā visa mūzika apakšā ir pavadījums. Kad reti kur būs kaut kāda zīmīga tāda solo vieta, vai kur ir vieta atvēlēta solo instrumentālistam, kad vairāk vai mazāk šīs kompozīcijas tomēr ir balstītas tieši uz šo pavadījumu, uz šo vēstījumu, uz šo vārdu. No vienas puses ļoti caurspīdīgi, bet tajā pašā laikā pietiekoši komplicēti, līdz ko iesāk spēlēt, jo ģitāras sākas salikuma problēmas. Un vēl jau vairāk, ja mūziku ir rakstījis ne ģitārists, tad viņš raksta ideju, un ļoti labi. Tā tam būtu jābūt arī, kad ko mēs rakstām ideju, un arī izpildot šo ideju, nevien jau neinteresē grūti vai viegli, jāsaka, sameklēt šos salikumus, sameklēt, lai tas skanētu, lai veidotos šī viendabīgais plūdums, un tiešām būtu šī jau kompozīcija, kur var klausīties, un kur arī paliek atmiņā. Saka, lūdzu, Māri, teiksim tā, ja ierakstā ir tur 4 vai 5 muziķi, un dziedātājs, tur, protams, apakš ierakst vispirms, es tā saprotu, un kurā brīdī tu raksti sevi, jeb nerunāsim tā, kā tas ir noticis, bet kā tu vēlētos, kurā brīdī tu ieliec sevi, vienreiz, divreiz tajā darbā, jo tieši viens pats ģitāris grupā. Tā tehnoloģija vairāk vai mazāk katru reizi var atšķirties. Ir pat varbūt, kad ir materiāls, kaut kāds uzmetums, un vienkārši ir jāizdomā līnijas, un piedāvājot šīs līnijas, tad jau var arī mūzikas idejas autors pasaka, tas viņam der, tas viņam patīk, tas nepatīk, varbūt daram tā labāk, daram šitā labāk, jo radīt mūziku, radīt šīs lietas, tas jau ir tāds ļoti liels kopdarbs, jo beigās tas iegūst ļoti tādu pievienoto vērtību, tāpēc, kad visi piedalās, visi šajā radošajā procesā piedāvā idejas. Protams, kad ir arī bijis tā, kad tev precīzi atsūt, kas tev ir jāiespēlē, un tu to ņem un izdari. Saka, jā, ne pa labi, ne pa kreisi. Tā kā, bet, ir vairāk šie varianti, kādā veidā ņemt un veidot ierakstus. Vai tas ir pat jau, ka visi kopā saspēlē kopā, pēc tam saraksta tīros variantus, viss notiek, vai raksta atsevišķi pa līnijām, pirms basa bungām, jo kādreiz, piemēram, to lietu noteica tehniskās iespējas, kāda ir mums studija. Šobrīd man liekas, ka vispār jau šīs tehnoloģijas tik labi attīstītas, ka principā visu var izdarīt mājās. Saka, lūdzu, man tagad tāds jautājums tīri. Viens otrs ģitārists saka tā, es klausos darbu par radio, es tur esmu spēlējis, bet to dziesmu es vispār nezinu. Jo tad man atsūtīja kādreiz notis un lika iespēlēt kaut ko, bet es pat nezināju, kas viņu dziedās un kas tur būs tālāk. Vienkārši tā. Vai tev arī gadījies dzīvē kādreiz? Ir bijis tāda situācija, ka par radio skan, kad ir arī Jānis Strass rakstījis Talantu fabrikai, un kad kaut kāds uzmetums mēs esam tur saspēlējuši, un ka pēc tam, bet to ģitāras spēlēju es. Vai arī vēl labāk ir citreiz, ka es klausos, liekas kaut kas pazīstams, paskatos bildā, laikam es arī tur spēlēju, jā, tik tiešām, kad ir, jo informācija ar laiku dzēš un ļoti ātri aizmirstās. Tas, kas vakar bija, tad sajūt, ka tas bija 10 gadus atpakaļ jau. Tavi kolēģi. Labi, nerunāsim par bērnu un par tiem taviem muskatieriem, bet pārējie mūziķi, kas atrod tevi. Viņi atrod tevi, tu atrod viņus, jums kopā izveidojas kāds projektiņš. Kā notiek dzīvē tavā? Principā dzīvē notiek viss ļoti vienkārši, kad neko jau īpaši nevajag meklēt. Visas labās lietas mūs atrod. Un šobrīd projekts man ir ar Sigitu Jevgļevsku kopā muzicējam jau diezgan ilgu laiku tieši par šīs klasiskās ģitāras un dzējas apvienojums, arī dziesmas apvienojums.
tādu koncertu uzvedumu, kur cilvēki var pārdomāt, aizdomāties par šīm lietām, ko sauc par Latviju, par mūsu ikdienišķo dzīvi, par mūsu sajūtām, par mūsu emocijām, mēģināt ieraudzīt šo caur dabu, caur skaistuma prizmu. Protams, ir arī šie ballīšu varianti, kad viens zvans un, principā, ar ko tik nav uzspēlēts. Jāsaka. Tā kā, neko īpaši nemeklējot, vienkārši ņem un spēlē. Godājumā radioklausītāji Dzintarā kaltās katedrāles bruņinieki. Māris Kupčs, un viņš tagad pieminēja, ka mēs vienkārši varam klausīties un baudīt. Daram to. Mīlestība smaržot sāk, debesis ir tuvu klāt, kad sirds mūri sabrukt sāk, debesis ir tuvu klāt, kad posta vietas tiek uzceltas un dziļas slāpes rendētas, tuksnesī, kad lietī nāk, debesis ir tuvu klāt. Kad miera vārti vērties sāk, debesis ir tuvu klāt, kad mīļa gaisma sildīt sāk, debesis ir tuvu klāt. Kad šaubu ķēdes tiek pārcirstas un dziļas sāpes rendētas, tava sirds, kad dzīvot sāk, debesis ir tuvu klāt. Kad šaubu ķēdes tiek pārcirstas un dziļas sāpes rendētas, tava sirds, kad dzīvot sāk, debesis ir tuvu klāt. Mīlestība smaržot sāk, debesis ir tuvu klāt, kad sirds mūri sabrukt sāk, debesis ir tuvu klāt, kad posta vietas tiek uzceltas un dziļas slāpes rendētas, tuksnesī, kad lietī nāk, debesis ir tuvu klāt, kad šaubu ķēdes tiek pārcirstas un dziļas sāpes rendētas, tava sirds, kad dzīvot sāk, debesis ir tuvu klāt. Man liekas, gandrīz šim bezvēja laikam, tādai foršai svētdienai, pilnīgi atbilstoši. Jā, bet tad, kad šo dziesmu mēs izpildījām, tas bija laikam likteņdārzā. Diez cik silts nebija tajā vakarā. Tur tā uz robežu jūti vai nejūti, kas notiek zem pirkstiem. Ļoti, ļoti augsts un mitrs bija. Jā, bet ieraksts ir izdevies. Ļoti labs, es domāju. Un vismaz viņš kopā jums ar Sigitu tas notiek. Un tā. Tas ir tā, kā tu sacīji, vārds, mūzika, melodija. Ļoti, ļoti skaista kompozīcija. Pavadījumu, vienkārši teiksim šo, kas tur skanēja, to atkal tu izvēlēs pats, jā, kā to izpildīt vai kā? To es saveidoju pats.
Protams, ir laiks pagājis, un šobrīd viņi jau ir vēl labāka. Jau nopaļotāka un noslīpētāka ar visādām labām vēl idejām. Un arī toņkartes meklējums bieži vien ir iziet no tā, cik arī ko var uz ģitāras dabūt gatavu, jo oriģināla kompozīcija atšķirās toņkartes ziņā. Un decembrī bija labdarības koncerts Rīgā, un tur bija ar kori kopā spēlēju. Es pat uz ģitāras uzliku kapo, jo es pacēlu visu augšā un sapratu, ka labāk, lai gan arī pāraranžējot varēja arī kora tonalitāte, arī ļoti labi risinājumi. Bet tas laiks tik īs un tik maz, ka es sapratu, ka labāk pacelt visu augšā, nospēlēt precīzi tā kā arī viss spēlēju. Un ļoti, man liekas, ka ļoti labs arī priekšnesums sanāca ar kori, kad ģitāra bija tajā diapazonā, kur viņai jābūt. Saka, lūdzu, vai pats, piemēram, uz skatuves, ka tu ir kāds brīdis, kad tu sāc spēlēt, un tagad tu tā štuko, varbūt šī vietā vajadzētu kaut ko citu un iespēlēt, teiksim, kaut ko ne tā, kā tu varbūt tās pirms samēģinājis pats pie sevis vai kā. Vai tu ļaujies improvizācijai uz skatuves? Ir vietas, kur var improvizēt, ir vietas, kur labāk to nedarīt, un otrkārt, lai vēl sāktu ar improvizāciju nodarboties, ir arī jābūt jau ļoti labi iespēlētam projektam. Ja viņš ir tāds 2-3 mēģinājumu un kāpjam uz skatuves un spēlējam jau koncertu, tad ar improvizāciju daudz nevar nodarboties, jo katram jāizdara savas lietas. Protams, ir atkāpes, kur var darīt tā vai darīt mazliet savādāk. Tad to arī dara, bet ja ir šis nošu materiāls, ja šī muzikālā ideja uzrakstīta forma, tad tur daudz ar improvizāciju nav vietas vairs, lai nodarbotos, jo viss ir jāizdara tā, kā ir jāizdara. Kā tu jūties tādā brīdī, piemēram, ballītē vai vienalga koncertā, kur visi iet uz urā un viens, teiksim, kā tas, kas dzied parāda, Māris Salo, nav problēmas. Ņemam spēlējam, jā. Tā kā tas jau ir ballīt un šī džema sesija, tur, protams, ir skaidrs, ka skaņdarbums sākums un beigas, bet kas pa vidam, to grūti paredzēt. Paņemsim vēl vienu skaņdarbu no tavas un Sigitas sadarbības, kur laikam var paredzēt gan sākumu, gan finālu. Kad vēji kalnos rākas, kad balti biezas snieg, tad tikai ūdens roza joprojām neaizmieg. Tā guļ uz klusas zemes, kā asins piliens sārts, kā ilgi glabāts un nepasacīts vārds. Kā dāvana, kā brīnums, tās kārstas mažam plūst, un mana zemes sirdī visapkārt ledus kūst. Un putni pārnāk mājās un paceļ lapas zars, un grūta salā vidū ir modis pavasars. Vēl kalnos mājo ziema, bet kamēr dzīve rīt, pa visiem ceļiem smarža nāk līdz mūs pavadīt. Pa visiem ceļiem smarža nāk līdz mūs pavadīt. Noteikti pēc tam bija aplausi, kāds nogriezis viņus tur. Vispār interesanti, es domāju, no kurienes šis ieraksts.
jo nemācētas atbildēt. Es arī ne. Tas ir, Bet man liekas, ka turpat liteņdārs, ja es nemaldos. jo vienkārši perkusionists. Jā, kāds uz kastes spēlē. Uz kastes. Jā. Tur nezinu, no kurienes tas ir. Varbūt pat Liepājas teātris arī varētu. Arī varētu būt Liepājas teātris. Jā. Runājot par to, tu bieži esi redzams arī bedrē. Tas ir Liepājas teātra bedrē. Ja ģitārists. Pēdējos gados, laikam, jāsaka, kad es esmu arī saņēmis teātra balvas apbalvojumu par muzikālu izpildījumu, bet tas jau bija ļoti, ļoti sen, tad, kad es mācījos arī Emīla Mēngala muzikas vidusskolā. Tad bija izrāde Ernesta Hemingveja, pēc Ernesta Hemingveja veidotām lugas motīviem Fiesta. Diezgan pasmagi izrāde par Hemingveja dzīvi. Un tur arī Spānijas mūzikā šis koridas noskaņas. Un tas laikam bija tāds viens no laika, kad tiešām bija šajā teātra bedrē. Māri, mūzika, tu esi spēlējis ļoti daudz. Tu vari pat pateikt, cik ieraksts tev ir, teiksim, tavā repertuārā, cik ir dziesmas, vairāk pa 200 droši vien? Neesmu skaitījis, jo ir jau tādā formātā, jeb kādā tajā kvalitātē mēs fiksējam, vai tas ir dzīvais ieraksts, vai tas tomēr ir jau studijas ieraksts. Jo arī tie paši projekti ir, kur ir ļoti ātri tiek veidoti un šī doma un šī ideja tiek nesta un rādīta. Ir tādi, kas mazliet viņu vairāk nobriest un ka tur jau jāskatās pēc šiem te, es teiktu, kvalitātes rādītājiem, jo mūzika jau varbūt ļoti, katra reize ir unikāla, bet tik pie šī plates ierakstā, ja plates kvalitātes, tur ir ko darīt. Tu esi skolotājs. Ar lielo burtu tagad. Daudziem jauniem cilvēkiem. Ko tu sagaidi no viņiem? Ko es no viņiem sagaidu? Ļoti sarežģīts jautājums. Principā, naudzēkņiem nevajag neko gaidīt. Naudzēkņiem drīzāk ir spēj tik viņiem iedot to, kas viņiem ir tajā brīdī ir vajadzīgs. Un pat ja jūti, ka kaut kas neiet tajā virzienā, ir diezgan daudz ko pārdomāt, kā viņiem palīdzēt. Kā panākt to, ka tik tiešām audzēkņi spēlē šajā plates izpildījumā, iet uz šo plates izpildījumu. Un tās jau nav tikai notis, ritms vai forma. Savā ziņā diezgan bieži arī ar audzēkņiem tērzēm par to, ka arī atverot avīzi, tur balts uz melna ir uzrakstīts kaut kas līdzīgs ar notīm, balts uz melna, bet ja ir blakus glezna, tad tā ir māksla. Un savā ziņā ļoti līdzīgi ir ar mūziku. Un tas, ko es tik tiešām sagaidu no saviem audzēkņiem, ka viņi spēlē labi, ka viņi to dara pārliecinoši, ka viņi to dara ar patiku un ka pat viņi veido šo gleznu, ko sauc par mūziku. Viņiem nav jāveido copy-paste variants, bet viņi jau veido savu domu un tas skan, tas pārliecina un ar to jau katrs mūziķis, katrs mākslinieks ir interesants. Jo arī tajā pašā pedagoģijas jomā mēs līdz zināmam vecumam varam būt kā kopija, jeb audzēknim nodot šīs zināšanas copy-paste variantā. Bet mūsu uzdevums principā jau ir novest līdz tādai spēles gatavībai, ka viņi paši pieņem lēmumus, paši rada un rada tik tiešām jau ļoti interesantus muzikālus skanējumus, kad ir interesanti klausīties, ka tas uzrunā un kad tiešām rokām
paceļās šie matiņi, ka tu jūti, kad šī ir šī enerģija, šī vibrācija, ka viņa ir ļoti dzīva. Un varbūt arī savalkot tādas kopsakarības, kad es uzskatu, ka es esmu tikai pedagogs pašā sākuma gājumā, bet ir ko aizdomāties arī to pašu Ainars Virga un Vjačeslavs Mitrohins, kad arī viņa ģitāras spēle, kāpēc ir mazliet savādāk, tāpēc, kad viņi ir stīgu instrumentu spēlējuši violi, un nepavēlti saka, ka ģitāra ir instruments kurlējiem. Tu nospied un tur skan, pamēģini violi tā nospēlēt, nekas nesanāks. Un tas varbūt tas, ko es sagaidu arī no saviem audzēkņiem, ka viņi tiešām ģitāru spēlē nevis kā ģitāru, bet viņi spēlē kā stīgu instrumentu. Nav svarīgi, ir viņam tur šie dzels tienīši vai nav. Viņi dzird, paredz, spēj radīt, spēj uzburt, spēj uzzīmēt nots, ritmu, formu un skaņdarbu, mākslas darbu. Es tagad mēģināšu tev palūgt uzburt tādu ainu. Nedaudz kādreiz, ja, kā jau tu teici, Beatles un tam līdzīgi bija tāds apzīmējums, viņš spēlē solo ģitāru, viņš spēlē ritmu ģitāru, viņš spēlē bāz ģitāru. Ja? Un tu kā skolotājs, zināmā mērā, tev ir tādi vairāk audzēkņi, viņus kaut kādā veidā saliec tajos plauktiņos. Vai tev skolotāja pedagoga karjerā, kā tu saki, ir izdevies kādreiz, ka kāds skolnieks tev tā pārsteidz? Ka tu viņam, es pieņemsim, iedevis tikai ritmu ģitāru, bet viņš ideāli spēlē soliņu? Laikam tik smalkos dalījumos es mēģinu tādās kategorijās pat nedomāt, tāpēc, kad vairāk vai mazāk mācīties tieši mūziku nav pat svarīgi, uz kādu instrumentu spēlē, jo principā manā skatījumā viss sākas no klasiskās ģitāras, arī paskatoties pasaules top spēlmaņus, spīdekļus, ka vairāk vai mazāk visi sākuši ir ar klasisko ģitāru, jo klasiskā ģitāra sev ietver gan melodiju, tas nozīmē solo partiju, gan šo basa funkciju, gan šo pavadījumu līniju, principā, kā minimums 3 līnijas, un viss viņas vienlaicīgi vest. Savā ziņā es abrīnoju klasicismu, laiku muziku, jo šie harmoniskie risinājumi, šī balsvedība, šīs filigrānums, var tikai pabrīnīties, kā cilvēki tajā laikā spēja rakstīt, kā komponēt. Protams, mūsdienās jau, kad tik daudz tehnikas savstarpēji satiekas un mīsi, un kad paskatoties arī, kā jau jaunā paudze spēlē, kad šī saikne, šī brīvības saikne, ka nav svarīgi ar kādu pirkstu, kur spēlē, ko kā spēlē, bet kad ir viņiem jau šī sistēma, protams, tas nerodās ne no kurienes, tāpat vien. Un ļoti interesanti bija, nesen skatījos vienu no izcilākajiem džez ģitāristiem Pat Metheny, kurš ir džez ģitārists tieši ar mediatoru spēli. Viņš ierakstīs vienu Beatles gabalu bija, un tā liekas, ka Dandē Lowhair. Visa darbība viņam bija pirmajā pozīcijā. Es domāju, neapskatās, kā viņam tur ar to tehnisko un visām tām lietām. Es biju pārsteigts, kad arī no tehniskā viedokļa perfekta kārtība. Kad var redzēt, ka cilvēks, jo pēc rokām var redzēt, vai cilvēkam ir tehnika vai nav, vai viņš tik tiešām spēlē kā pagadās, vai viņš tik tiešām zina, ko viņš dara. Dzintrā Kaltās katedrāles bruņinieki, godājamie topošie ģitāristi. Vecāki, tētis, mamma, dzirdējot, ko teica pedagogs Māris, jāsāk ir ar klasiku. Kujentu baziedidi, rai, radi, rai, nejen mandet velidi, rai, radi, rai, rai, rai. Izvēlīt, ko ragā, rai, radi, rai, mingi stīžni kubone, rai, radi, rai, rai, rai.
puga, yenga, yenga, minanu aribi. Kuima, bien, minan kakshira stai. Rai, se kadu baba yuga rai rai kadu sing nature yuga rai kadu sing body spike rai puga yenga minanu aribi kuima bien minan kakshira stai puga yenga minanu aribi kuima bien minan kakshira stai. Nu, ko, laiks iet tā kā katru dienu, un mans, finālā mēs paliekam pie tā, ka vēl viens jautājums tu esi teicis. Jā. Un man liekas, ka, teiksim, šeit ir jautājums, bieži vien Džeks pats nespēlēja hokeju, vēlas, lai dēls to dara, bet tu esi izcils ģitārists, un tav atvas mātinieks arī to dara. Tavs sajūts, dzirdot, ka viņam sanāk, es drīkst tā teikt. Jā, un pat sanāk ļoti labi. Protams, arī pie tā visi vēl strādājam. Arī šobrīd, principā, pirmā ierakstu pieredze viņam jau veidojas. Un, ja es tā salīdzinu, ka es 18, 17 sāku tikai izzināt, kas ir ģitāra, tad viņš šajā vecumā jau, principā, jau spēlē viņu un spēlē jau ļoti, ļoti labā līmenī. Arī šis te darba spējas, muzikāla atmiņa. Un arī šīs tehnoloģijas lietas nododot, ko un kā labāk izdarīt. Arī šī saikne. Un laikam jau, kā arī dažreiz nāk sameklēt dažādus kursus. Un bija uz vieniem kursiem, kur bija par motivāciju, gāja runa. Un tur tāds jautājums, vai vajag kā jauniešus motivēt. Un lektors atklāt valodu pateica, neko nevajag motivēt. Ja grib pa muļķi izaugt un nodzīvot, tad lai arī par tādu izaugumu paliek. Jo es uzskatu, ka vecāku uzdevums ir radīt apstākļus un radīt vietu, kur cilvēkam trenēties, radīt apstākļus, kā spēlēt, bet tālāk jau ir paša jaunieša darbs, ja jaunieša izvēle. Un kad esot šajā te vidē, kad var redzēt, būs vai nebūs, nevis spiest, un pēc tam vēl teikt, redzēs, tev nopirkt ģitāru, nekas tev tur nesanāca. Kad drīzāk ir dodot šīs iespējas, kad šī virzība, jo pirmie mēģinājumi man pielikt viņu pie ģitāras beidzās diezgan neveiksmīgi, jo mazāki bērni, jo vairāk ar viņiem jānodarbojas. Principā tā kā rotaļi, grūti ir, varbūt, ka es būšu opīts, tā es varēšu rotaļāties, un tad varbūt jau 4-5 gadu vecumā sākt ar jauno paudzi darboties. Starp citu gaidu to momentu, kad tieši jau ļoti agrā vecumā cilvēks atnāk mācīties, un ka viņš mēģina šo izzināt. Protams, pēc tam jau, kad jau ir 10 gadu vecums, pirmās varbūt tādi saskara ar mūziku, jāsaka paldies ģitāras nometnēm,
uz pirmo nometni, uz vienām no pirmajām nometnēm, kuras arī vadīju. Atbrauc man dēls, protams, viņš tajā gadā neko nespēlēja, bet labi pavadīja laiku, jo tur nebija obligāti jāspēlē ģitāra, lai ierastos uz šādu nometni. Un arī tur bija tad jautājumā, kāpēc tavējais puika nespēles, nav interesi. Un tad, ja aizbraucot mājās, viņam vajag ģitāru, tad vajag parādīt to, parādīt šito. Un tā jau pēc gada atkal aizbraucam uz to pašu nometni, un viņš jau principā apspēlē visu nometni, jāsaka, pēc gada jau. Tā kā tās tādas lietas, kuras es uzskatu, ka nevajag spiest, es arī pat audzēkņiem nevienam neko nespiežu, principā es iedodu tik, cik katrs ir gatavs paņemt. Ja viņš nemācās un viņam nav šī motivācijas un šīs intereses, tad kā tu viņam to iedos? Nekādīgi. Ja cilvēkam viņš ir iekšā, pat varbūt dažreiz pat tiem, kuriem mazliet mazāk talants, viņi izdara vairāk. Un viņi arī beigās spēlē un ir pietiekoši daudz piemēri, kad ir pat, kas saka, pietiek 1% talantu. Es teiktu, ka mazliet tomēr vairāk ir, tad tas ir mazliet labāk. Protams, darba režīmam jābūt, jeb ir arī disciplīnai jābūt. Un es uzskatu, ka mūziķis ir vienā vispirms mākslinieks, tas ir tas talants. Tad ir tev jābūt kā karavīram, kad ir režīms. Nākošais jābūt sportistam, kurš ir spējīgs izpildīt disciplīnas. Un tad, ja viss šīs 3 lietas savstarpēji miedarbojas, attīstas, var sasniegt ļoti jau uz labus rezultātus. Un pirmkārt jau tas, kā mēs sākam domāt, tas, kā mēs redzam, tas, kā mēs jūtam, jo beigās jau mūsu uzdevums principā ir pedagogu būt kā padomdevējam, jo es nezinu, kāds ir slikts atzīmes, lai gan dažreiz man tas ir jāizdarīja, jo man beigās ir arī jāpieņem eksāmens audzēkņiem, bet vairāk vai mazāk. Ja tu esi atnācis mācīties, tad mācamies. Ja negribi mācīties, tad, nezinu, man liekas, ka priekš tam ir interešu izglītība, jo profesionāla izglītība tomēr prasa šīs prasmes, prasa šo sagatavotību, jo arī, ja mēs aizējam uz koncertu, man varbūt neinteresēs, cik viņš saņem matemātikā vai fizikā, ja man interesē, kā cilvēks saplūst kopā ar savu instrumentu, kāds viņš ir pats kā instruments. Un tas ir tas pats interesantākais. Tas ir tas pats interesantākais. Paldies tev, Māri, par šodien. Es ceru, ka cilvēki, kuri nodarbojas ar mūziku, pat maziņi, bet viņi tomēr ar C, ar lielo burtu, ieklausījās tevī, un tā bija laba paraugstunda vārdos. Paldies tev! Paldies!